Nu, seržam, kā izstās? Nezinām. Tikai taustamies. Labi, ko tālāk? Labs jautājums. Izcils jautājums. Ok, tā teorija mums ir pavisam vienkārši internetā. Ar ChatGPT parunājot, diametrs bez 0,7 iegūst kvadrāta vienu malu. Tad es uzzīmēju to kvadrātu augšmalu, apakšmalu, un tad pēc tam skatīsimies. Tur ir kaut kaķis. No kaķa vēl jāuzmanās. Kaķi neiezāģēt. Nu, viļņus baigos es te neredzu. Lasiet instrukciju kārtīgi, jo pirms zāģējiet pārliecināties, vai kaķis nav apakšā. Te kur vēl izzāģēt, bet nu, to pēc tam skatīsimies. Pirmā mācības stunda. Jā. Ir pat pa milimetru vairāk nekā vajag. Varbūt tā lieta ir Bet mums nav bīdmērs, jānoņem loksnes nost, un ar bīdmēru jāpārbauda. Tad jānoņem loksnes. Jā. Viss pat jālaik un izrast. Nē, tikvēr. Nu, pagaidām mums sanāk. Pat labāk nekā es biju domājis sākotnēji. Viss ok? Viss ir labi, jā. Bišķīt sagādās. Nu, mums arī vajadzēja sanākt bišķi platākam nekā plānots. 10,2. Tad nu pirmais baļķis var piedot. Un 2,5 tieši tik, cik vajadzēja. Nu, labi, tur atkarībā vai šitā mēra, bet 2,5 ir. Nice. Nu, tad secinājums tāds, ka no 28 cm diametra baļķa var dabūt 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, neskatīsim, 14 olīgos dēļus. Mēs paņemam, ja ar matemātiku viss ir kārtībā, 14 olīgie dēļi, kā 14 reiz 2,5, cik te būs kvadrātmetri? 3 kvadrātmetri. Tā, ok, tie 3 kvadrātmetri, cik tas būs kubi? Cik bija es teicu? 14. Jā, 14. Principā sanāk 12 baļķi būs viens kubs. Diezgan daudz priekš salīgiem.